ārā, bet ka gribas būt uz savējo viļņa. Labi. Kas jums ir pirmais, kas nāk prātā, kad jūs domājat par vārdu savējie? Un es esmu savējā, un man ir kādi savējie. Ģimene. Mhm. Kas Jā. vēl? Var rakstīt, var pateikt, kā jums ērtāk. Es teiktu līdzīgi domājoši. Aha, jā. Laikam jau Ģimene un nevienmēr tā ir līdzīgi ģimene. domājoši. Ģimene plus līdzīgi domājoši. Tas var nebūt pat radinieks, bet viņš var būt tuvāks par radu pat. Tieši tā. Ģimene, bērni, mazbērni, mums te ir čatrā atbildes, vieglums un sirds sajūta. Jā. Skatīsimies, kādas vēl būtu ir atbildes, kas ir savējie, kā viņus atpazīt. Es, kad uzdevu jums šo jautājumu, es tāpat plūdumā vadu. Nu, man ir apmēram skaidrs tā zīmēšanas tehnika, bet es viņā arī bieži vien kaut ko mainu, tāpēc, ka ir sajūta, ka vajag savādāk, jo ir konkrēti cilvēki, konkrēts mirklis un lietas sabiedās savādāk. Mana iekšējā atbilde mani pārsteidz pašu. Es sajūtu, ka savējie tā ir daba, dzīvnieki un augi, pat nevis cilvēki, kā pirmais, nu kā tāds, ka, jā, tie ir mums viena asins tev un man, jā, kā Mauglī. Kaut kāda tāda, es domāju, tā, jā, ok, labi, es par to vēlāk padomāšu, ko man šī atbilde dod, jo man viņa pārsteidz, es būtu tā ar prātu, es pilnīgi savādāk formulētu. Ines saka, cilvēki, ar kuriem jūtos brīvi un labi. Jā, droši vien jau arī vispirms paši sevī. Ko mēs darīsim šovakar un kas vispār ir iecerēts un kāds ir šim mērķis? Katru pavasari neirografikas metodas svin savu dzimšanas dienu, kurš zin, kurā datumā tā ir. Tā nav šodiena, bet drīz. Kāds zina? Inta kaut ko saka, vai nezinu, vai man vai nē. Nu labi, pateikšu priekšā. Šķiet, ka 30. aprīlis, bet es neesmu 100% Drusciņ, viena dieniņa pāri, 29. aprīlis. Šajā dienā pats vārds neirografika atnāca metodas autoram Pāvēlam Piskarjevam, lidojot lidmašīnā, ja pareizi atceros, no Telavīvas uz Maskavu, un viņam pilnīgi tā kā esot tuvu debesīs, augstu virs zemes, atnāca gan vārds neirografika, gan salikās pati pamatīdēja, un sākumā viņš pats ļoti daudz zīmēja caurām dienām, ar vispār šo saprotot, mēģinot noformulēt, kas tad īsti tas ir, kā tas darbojās, un vēlāk veidojās. Un ir tāda tradīcija arī, ka katru gadu tiek svinēta šī dzimšanas diena pēdējos 3 vai pat 4 gadus. Tā, es 2019. gadā pirmo reizi satikos, tad es biju kā dalībnieks, un 20. gadā es jau vadīju. Tātad ir diezgan ilgus gadus Latvijā Kristīna Sīle pamatā organizēja šo pasākumu. Pēdējos 3 gadus es viņu centos pierunāt, ka vai taisam. Šogad tomēr, ka lielais pasākums nav, tās bija arī neirografikas dienas, kāda sestdiena, svētdiena vai viena diena. Jā, un daudz instruktori savām meistarklasēm šogad arī saprot, Kristīna saka, bet es vienalga taisīšu savu meistarklasu. Kristīna teica, nu jā, es arī droši vien taisīšu savu. Un uz to īsto dzimšanas dienas nākamā nedēļa būšu Pērnavā, un tad es nolēmu, ka labāk iesākt ātri laikus, iesildīt, man būs prepārtija, tad būs pārtija un afterpārtija droši vien. Es pieņemu, ka vēl kādi instruktori neirografikas arī pievienosies šim vilnim. Tā kā sakojiet līdzi, esat grupiņā, kas ir neirografikas diena tiešsaistē, kas arī tika izveidot tieši šiem reizi gadā šīm dienām par godu, tad tur arī gan jau būs informācija vēl arī no kādiem instruktoriem no Kristīnas kaut kad noteikti. Lūk, tā kā viena diena ir godināt neirografiku, un es sevī, kad jautāju, kas ir man tāda tēma,
Un ko es jūtu, par ko daudz cilvēku runā, ir tas, ka transformācijas procesā, kad mēs atrodamies ik pa laikam, tu pats nezini, kas tu īsti esi. Apkārt viss mainās, tu pats arī mainies, un ik pa laikam sev jāpajautā, kas tad īsti es šobrīd esmu, kā es saucos, kā es vispār varu sevi raksturot, un līdz ar to, ka mainamies mēs paši, mainās arī cilvēku lokus ap mums. Kādi varbūt pazūd aiziet, jauni rodas vietā, gadās arī tukšuma pauzes, kad vieni pazūd, jauni vēl nerodās. Jā, bet, nu, ir arī kaut kādi apzināti meklējumi, tad kā atrast tos, kas ir savējie, bet, lai zinātu, kas ir savējie, vispirms ielūkosimies arī sevi, kas tad īsti es šobrīd esmu, mēģinot aizmirst iepriekšējos formulējumus, nu, ko mēs mēdzam citreiz teikt, kas tu esi vai kāda tu esi, atstāsim tos pagātnē, šodien, tieši šodien ir tāda tevis versija, kāda nekad mūžā vēl nav bijusi. Šodien tu esi jauna un cita. Un ieteiktu vispirms mēs droši vien dosimies mazliet tādā meditatīvā ceļojumā nelielā, lai nenāktu tik daudz atbildes no prāta, bet lai nāktu vairāk kaut kas tāds izjustāks, īstāks, un varbūt kaut kas tāds, kas pašas mūs pārsteidz, ko mēs vēl neesam pat pamanījuši, ka, izrādās, es esmu arī tāda, un izrādās, jā, šobrīd tā konfigurācija manis ir tieši šāda, jo mūsos ir tik ļoti daudz visa kā, un kādos brīžos tas vai cits, nu, kā tādā krāsainā kristālā, tā vai cita puse ir priekšplānā, un tad viņa ir redzama, un kaut kas cits tajā brīdī ir kaut kur aizbīdījies. Un vispirms ieiesim sevī, sāksim no sevis, un tad no sevis laidīsim fluīdu, neirografiskā veidā, sasaucot, sajūtot, saicinot tie, kas ir atbilst tam, kas mēs šobrīd pašas esam. Nu, droši vien arī ir kopīga lieta, ka mēs visi esam neirografikā. Jautājums, vai te ir kāds gadījumā, kam nav galīgi pieredze vēl bijusi ar neirografiku, vienkārši šobrīd ieraudzīja, un ja ir kāds tāds ar plusiņu ierakstīt komentāros, jo daļu cilvēku es šeit zinu, bet daļa vārdi man pagaidām nav zināmi. Bet varbūt, ka viss ir kādreiz kaut ko jau pamēģinājuši zīmēt. Jā, varbūt arī kāds ne tikai instruktors, no, Iveta, tu taču esi tagad jau instruktors, Iveta Štāvere. Zinu, ka tev nav kameras un laikam nezinu, kā bija ar mikrofonu. Ir mikrofons man. Nu. Jā, esmu instruktors. Nu, varbūt arī pievienosies šim vilnim. Padomā par to. Jā. Ļoti, ļoti labprāt. Paldies. Jā. Jo man liekas, tajā daudzveidībā un arī cilvēkiem ir labi. Olga ir otro reizi. Labi. Nu ko, tad iekārtojamies ērtāk. Tā, lai jums pašām ir labi. Parasti iesaka kājiņas stabili uzlikt pēdas uz zemes, sajust saikni ar zemi, vispirms ar grīdu, vispirms sajust, ka vispār man ir kāju pēdas. Es izrādās staigāju pa zemi. Vismaz reizēm. Sajust ar kāju pēdām šo te grīdu, zemi, savu ķermeni. Kā mans ķermenis ir novietots, parasti iesaka tā censties apsēsties taisnāk, lai nav šķībi, lai nav sakumpuši. Ieelpot, izelpot. Sajust, vai viss ir brīvi, labi un ērti man šobrīd tajā, kā es sēžu un atrodos. Ieelpojam, izelpojam. Un ar katru ieelpu ir mūsu iespēja no ārējās pasaules, kas arī ir savējā, ja mēs viņā dzīvojam, viņa mūs atbalsta tajā, kāda mēs esam. Saņemt varam no ārējās pasaules skābekli, enerģiju, to, kas nepieciešams katrai mūsu šūniņai. Sūtīt atpakaļ pateicību
par to, ka esam, par to, ka varam būt dzīves, par to, ka varam just, dzīvot ķermenī. Jo tikai ķermenī mēs varam sataustīt, pieskarties, pasmaržot, redzēt, dzirdēt. Un ar izvēli mēs atbrīvojamies no liekā, no tā, kas vairs nav vajadzīgs. Atceries, ka dzīvē mums ir vajadzīgas abas lietas, gan ieelpa, gan izelpa, gan saņemšana, gan atdošana. Tā mēs esam līdzsvarā. Un ieelpojam, un izelpojam. Un, ja sākumā sajūtām ķermeni kā kopumu, ja gribi, vari uzlikt pat rokas uz tā kā ap sirdi un saules spinumu, tur, kur tu sajūti, kur ir tava ķermeņa centrs. Kaut kur ap šīm te vietiņām parasti tas ir. Ja gribi, var arī mierīgi sēdēt, vienkārši iztēloties, bet uzliekot siltas rociņas uz savu centru. Es teiktu, ka tā ir foršāk un dzīvāk. Sākumā sajūtam ārējo slāni šim savam iekšējam centram, kas kaut kur ir robežojas ar mūsu ādu, ar ķermeni, bet iespējams izplatās vēl ārpus, kā mūsu elektromagnētiskais lauks un ietver mūsu ķermeni. Un tad dodamies dziļāk, sajust to, kas tad ir šajā manā kodolā, manā centrā. Iespējams, tu viņu pat vari iztēloties kā tādu izmojošu lodi, kurā atrodas dažādas krāsas, jūtas. Varbūt tu to jūti ķermeniski, varbūt tu pat dzirdi skaņas, un varbūt tur ir kādas kā ņudzoņa, balss, kādi vārdi vai teikumi, kas no šī tava iekšējā centra atskan. Es apklusīšu, lai tu vari ieklausīties. Varbūt tā ir melodija vai starojums. Un ieej vēl solīti dziļāk šajā savā iekšējā centrā. Tā kā sīpoliņā kārtojas kārtas, vēl vienu kārtu dziļāk, pavēro, kā ir tur. Līdz nonāksi vietā, kur tu sajūtiesi tīru, baltu gaismu un dziļu mieru. Un, kad nonāc pie šīs gaismas, tu vari to palūgt, lai viņa piepilda visu tavu būtību, lai izgaismo kādas ēnas vietas un tumšums, lai ienes tur gaismu, mīlestību, lai izgaismo un pieņem mīlestību arī tās tevis daļas, kuras tu pati varbūt īsti nepieņem un esi atraidījusi un nosodi, vai kaunies par tām. Bet arī tām ir vieta būt tādā lielā dievišķā absolūtā mīlestībā. Un esam savā centrā, ieklausamies, jūtam. Tas notiek tad, kad mēs esam nevis uz āru vērstas, bet kad ļaujam no iekšējā centra sākt starot uz ārpusi.
Vispirms piepildot sevi pašu, savu ķermeni, elektromagnētisko lauku ap sevi. Nesteidzies, dot tam laiku. Un sajūtot, kā arī tālāk ap tevi turpina starot tas, kas tu esi, tava unikālā būtība. Tieši tā neatkārtojamā kombinācija, kas pasaulē ir vajadzīga un ko tajā ienes tieši tu. Cilvēki, kas kādos veidos ir līdzīgi, bet pilnīgi tāda kā tu, esi tikai tu. Un tieši tāda tu esi vajadzīga pasaulē. Gan ar to, ko tu uzskati un sauc par savu spēku, gan ar to, ko tu sauc un uzskati par savām vājībām. Tas viss esi tu, un tam visam ir vieta. Nevari pat sevi atkārtot, es dodu sev vietu. Un pavērot, kā ķermenis tad reaģē, kad tu saki, es dodu sev vietu. Es atļauju sev būt. Es atļauju sev dzīvot dzīvu dzīvi, krāsainu dzīvi. Sajust to visā pilnībā. Es mīlu sevi un nesu šo mīlestību arī citiem. Un varbūt vēl kādi vārdi tev nāks, ieklausies sevī, kas ir tas, ko tava sirsniņa grib šobrīd izpaust. Un, ja ir iespēja, tu vari to arī skaļi pateikt vārdos. Vai domās, kā tev sanāk un ir labi. Un turpinot būt uz šī viļņa kontaktā ar savu visdziļāko būtību, ar savu vispatiesāko esību, tu vari arī atvērt acis, bet turpināt būt kontaktā. Un tas, ko darīsim tālāk, ielpo, izelpo, paskaties, kā tu jūties pati, kas ir apkārt, kādās krāsās pasaule tagad šķiet. Ķersimies pie vārdiņu rakstīšanas. Mūsu neirografikā iecienītās metodes. Atrodi rakstāmo, atrodi papīru. Un tēma tam būs, kas es esmu, izrakstīt tos vārdus, kas nāk tevī, kad tu ieklausies savā sirdī, ne tikai prātā. Kāda es esmu varbūt, vai kas manī mīt. Tu vari izdomāt, kā tev ir ērtāk. Piemēram, tu vari pateikt, kāda es esmu, piemēram, radoša, kas manī mīt radošums. Es laikam tai otrajā veidā rakstīšu, sajūtot to savu iekšējo pasauli, kādu es viņu redzēju, jūtu šajā meditācijā.
Un 2 minūtītes lieku un sākam rakstīt. Kas manī mīt, kas manī? Kas ir jau manī? Uzticamies tiem vārdiem, kas nāk. Vēlams rakstīt. Metodas būtība ir ātri, bet šoreiz varbūt mums pat nav obligāti tie 20 vārdi. Cik nāks, tik nāks. Mēs rakstam vismaz 20 vārdus 2 minūtēs. Laiks ir beidzies. Ja kas, varam arī paskaitīt vārdiņus. Sajust varbūt, kuri īpaši jūs uzrunā un liekas, tajā ir kaut kas tāds spēks, jūs ķermenis pat noreaģēja, vai varbūt kaut kas jūs ļoti pārsteidza. Un ņemam zīmējumu lapu un ņemam tievo marķierīti tādā krāsā, kādā ir sajūta, ka es šodien gribētu zīmēt un ir atbilstoši zīmēt. Un es piedāvāju lapas vidū, bet mazums, kā gribas jums, uzzīmējam apli, kas būs es, mans es, mans šis te kodols, drīzāk pat nevis es, bet mans šis patiesais es, mans kodols, mana būtība. Tad te nesanāk ļoti apaļš tas nekas. Atceramies, ka mēs vēl varam arī pārvilkt pa jaunumu līnijas, arī noneirografējumu līnijas. Pabraukājam arī, ja kas ar rociņām varam pajust šo vietu. Un šajā reizē mēs uzreiz ķersimies pie krāsām, pie krāsu zīmuļiem. Kas mums te ir ielidojis, izlidojis? Jēlīna tikai tagad pievienojās, tad mēs vienkārši esam jau diezgan tālu tikuši. Mēs bijām meditācijā, mēs kontaktējam ar savu iekšējo kodolu, sajūtām, kas ir mana patiesā būtība, jau uzrakstījām arī vārdiņus, kas tad manī mīt. Tā kā, ja tikko pievienojies, es vienkārši neievēroju, vai sākumā jau bija. Tad varbūt labāk ierakstā, pajautā ierakst, bet varbūt tev ir sajūta, ka tu tiksi līdzi. Un atrodam tās krāsiņas,
kuras arī atbilst tam, ko mēs rakstījām vārdiņus. Es paņēmu tādu zaļo vienkārši. Man ir tāds komplektiņš arī ar tādiem pasteļtoņu, bet blakus man ir arī kaste, protams, arī ar tādiem spilgto toņu zīmeļiem. Bet kaut kā man likās, ka man var gribēties šo. Pirmais man izvilkās šis zaļais, un es saprotu, ka tā ir viena no tām lietām, kas ir manī, ko es rakstīju, ka tā ir cerība. Un tā cerība man ir tik svarīga, acīm redzot, ka man viņa gribas pat pirmo iezīmēt. Šai cerībai ir tāds pavasarīgs zaļums, ja man liekas pavasaris, tā vienmēr ir cerība. Tad jau ir kā Latvijas pavasaris, vienu soli uz priekšu, divus atpakaļ. Bet mēs ceram, mēs turpinām cerēt uz siltumu, uz to, ka viss būs labi. Un aizpildām brīvā veidā, mums šobrīd šeit nekā tāda nav, jo mēs ielūkojamies sevi, ja mēs sevi sajūtam kā tādu šo te centru, kā lodi, kurā ir dažādas toņi, dažādas krāsas, dažādas īpašības. No angliski ir pat tāds teiciens, kā show your true colors, parāda savas īstās krāsas. Nu, tad mēs, lūk, šīs savas īstās krāsas šobrīd arī iezīmējam. Es sāku ar, jūs varat arī iet otrādāk, jūs varat arī darīt tā, ka sākumā atrod, kura tā ir šī te mana kvalitāte, īpašība, ko es esmu atradusi, un tad es viņai piemeklēju krāsu un piemeklēju vietu. Es nolēmu uzticēties rokai, kā jau mēs to neirografikā bieži darām, un ļaut, lai roka pati zīmē, lai roka mani ved, tā nē, tik daudz gaismas, nē. Tā, tagad domāju, cik daudz redz. Būtu jāuztais mazliet tumšāks, tūlīt pieregulēšu. Kas mums pievienojās arī vēl tikko, ja tikko pievienojās, būs droši vien grūti tikt līdz, mēs jau diezgan daudz esam izdarījuši šīs pusstundas laikā. Var paprasīt ierakstu, uzrakstīt e-pastiņā. Vai kā citādi tā saturējuši, vai palīdz. E-pastu gribu, lai frasē. Ko lūdzu? Es nezinu, ko tu. Jā, kas ir mans dzeltenais? Man atbild nāk pirmā, ka tā ir zinātkāra. Mazliet man pat pārsteidz, ka tas ir tāds tik ļoti kodolā. Mums var veidoties kaut kādas formas, var neveidoties formas. Droši vien, ka pilnīgi visas šīs īpašības neieliksies, bet kaut kāds skaits, tas, kas ir svarīgākais, šeit atradīs savu vietu. Un kaut kas tāds saveidojās kā līdzīgs spirālei, tādam sākumā membrijam vai vilnim. Vai pat mazam dinozauriņam. Man būtu forši arī atrast secināt, par ko ir šī krāsa, par kādu lietu tā ir. Varbūt pat uzpeld jaunas īpašības, kuras jūs, kad rakstījāt vārdiņus, nepieminējāt. Gribēties arī košās krāsas.
Izjauka gatavošanās ar krāsām, jo trešdienās mēs šobrīd iet krāsu kursus. Tas ir neirografikas algoritms numur 3. Un te vesela grupiņa meiteņu sāka janvārī, kupla grupiņa lietotāju kursus, tad mēs izgājām neirokompozīcijas kursu algoritmu numur 2 ar 3 stūriem, kvadrātiem, spirālēm, kontrastiem, niansēm, visādas formas veidojot. Tagad ejam pa krāsām. Arī starp citu, varbūt visiem noderīgs kā jaunums, varbūt kādam nav jaunums. Ja šeit ir neirografikas lietotāji, mums Pāvels metodas autors arī regulāri kaut ko jaunu izdomā. Pirms 2, manuprāt, gadiem tas bija, ka ievies algoritmā, agrāk bija 7 punkti, ievies 8. punktu. Tā stilizācija, kas ir 7. punkts, viņa agrāk nebija vārdos formulēta. Būtībā to visi tāpat darīja, bet viņš teica, to vajag arī pateikt, ka tas ir tiešām jādara, ka nevis tā kā pēc savas, tādas loģikas iekšējās, bet lai tas būtu aprakstīts. No 7 punktiem izveidojās 8 neirografikas algoritmu punkti. Tad tagad no mārta ir lietotāju kursā 2 arī papildus algoritmi kā obligātie. Tas ir neiroātoms un tāds labumu rāmis vēl klāt nācis, kuriem ir jābūt tagad lietotājiem kā obligātiem. Tu, Iveta, zināji? Gan jau tu zināji, tu tikko esi beigus mācīties. Es zināju, manā laikā vēl nebija, bet es aizgāju uz supervizoriem un zinu gan. Re. Jā, es krāsoju savu un es vēroju, ka, vienkārši manas pārdomas par manas zīmēm šobrīd ir, ka tā iekšējā pasaule ir ļoti maiga, ārējā man ir tādas spilgtākas tās līnijas un lietas gribās. Un es domāju, jā, kaut kur jau tā ir. Ka varbūt to visdziļāko jau tā uz krekla pa virsu nenēsam. Tas kaut kur paliek vēlāk. Un šeit ir tādas stiprākas, spilgtākas krāsas, ne tik tas maigums, bet varbūt tā ir arī mana kāda, neteiktu, ka kļūda, bet varbūt, ka var arī dzīvot vairāk, ne tik ļoti ar robežu, bet nest vairāk to savu īsto būtību, smalko jūtību, man pat dzējā sanāk. Varbūt viņi varētu nest vairāk pasaulē. Un es tad mēģināšu arī krāsas no viducīša izdabūt uz āru, jo šobrīd droši vien tas, ko redz citi manī, ir tās ārējā līnija, ko es rādu. Un tās krāsas, kas ir tur spilgtas un konkrētas, mēs drīz jau iesim arī uz āru. Es dodu vienkārši mazliet vēl laiku pazīmēt, padzīvot ar krāsām, pierakstīt arī atklāsmes, jo viena no lietām, ko mēs neirografikā darām, ir svarīga šī refleksija, pierakstīt to, ko tu jūti, kas ar tevi notiek, ko tu esi sapratis, kas notiek ķermenī, jo īpaši ieklausoties ķermenī. Lūk, īsāk sakot, no 13. māja es esmu nolēmusi palaist jaunu lietotāju kursu, lai vēl paspētu pirms tiem visiem vasaras lietām. Un tajā jau būs arī jaunie papildus algoritmi. Tie, kas pie manis ir mācījušies lietotāji, viņi varēs vienkārši pievienoties un arī jaunos apgūt tāpat. Tā ir tā ziņa. Inga, Anī mums ir no ziemas grupiņas. Es zinu, ka Inta kaut taisās sākt, tad zini, Inta, ka tev būs pieejams tāds, kāds vēl nevienam nav bijis, papildinātais.
Meitenes mīļās, ja viducīts aizpildīs, varat lūdzu kādus plusiņus uzlikt vai vārdos pateikt? Vai zinu, vai var iet tālāk? Tā, plusiņi birst kupli. Labi. Izskatās, ka varam iet tālāk. Ko daram šobrīd? Paņemam tās krāsiņas, kas šeit ir. Es ceru, ka esat atradušas arī, kas ir tā pa īpašību vai kvalitāti, ko jūs pierakstījāt. Tā, kā ir savu sarakstīju. Un mēģinām izvilkt jau ar neirografisko līniju, tātad neirografiskā līnija iet tur, kur mēs neceram viņu ieraudzīt. Ar šiem pašiem krāsu zīmolīšiem mēs viņus vilksim. Neirografiskā līnija tur, kur mēs neceram viņu ieraudzīt. Viņa neatkārto sevi nevienā vietā. Tātad tie nav vienādi vilnīši, tas nav taisnas striķis. Viņa ir mainīga. Un ja mēs izlaižam šo te savu īpašību ārējā pasaulē, mums ir iespēja satikt to un tos, kas ar viņu rezonē. Kaut kā vēl viena gribiet kopā. Es jau par to padomāšu, bet man tie zili zaļie gribiet kopā. Vismaz zilais gribiet te līdzās. Tūlīt to noformulēšu sev līdz galam. Un iespējams, ka te uzķersies arī kā tādi tēli. Te mēs varam atzīmēt. Te ir vieta savējiem, kas ir šajā tēmā, kas vibrē līdzīgā enerģijā, kuriem arī piemīt šis te tas, ko tu nosauci. Man tumšs zilais ir par tādu brīnumaino mistisko. Un zaļais ir par ticību. Un kā man šis skars pirmais izvilkās. Mēs varam pat apzināti uztupināt kādas bumbiņas. Varbūt jums liekas, oi, ar manu šo te īpašību, šī mana viļņa, es vispār nezinu cilvēkus, manā lokā nemaz tādu nav. Bet tur var būt cilvēki, notikumi, enerģijas, plašākā nozīmē vietas, kurām arī piemīt šādas īpašības. Iepriekš atcerējos, es taisīju vienas tādas tamborētas, tā kā krelles, kur es vēru kaut ko tamborēju, vēru zaļgan zilas bumbiņas, beigot tādu piņķeru uztaisījumu, kā savu tik radošu un kā nevienam, kaut kāds zilgan zaļa viegli spīdīgas cīrs un bumbiņām. Man tas zilgan zaļais tobrīd likās tik foršs. Bet tas vēlāk, tā kā tur bija daudz pavadienu, beigās tur viss sapiņķerējās. Bet taisīt man patika, tas bija tik skaisti, kā virpināt rokās. Varbūt ne ļoti praktisks risinājums sanāca. Kādas reizes arī uzvilku. Tā, interesanti. Es šobrīd ļaujos, lai rokas velku, gribas tur, sajūtu, ieraugu, tur ir tāds aplis, es viņu velku, nekritizējot, nedomājot, neapstopējot sevi. Ja vajag tā, labi uzzīmē. Kamēr zīmēju, krāsoju, tikmēr arī izdomāšu, par ko tad man īsti tas ir. Jo redziet, jūs esat sev kā rāsņām katrai nosaukuši to īpašību, tad šobrīd zīmējot un kā viņi savienojas un kas ar ko nāk, tur nāk ļoti daudzas interesantas atklāsmes. Tas ir viens ceļš, bet otrs ceļš ir ļauties procesam un zināt, ka zemapziņa tur šobrīd pati kārto.
Arī atceramies, ka apaļojam stūrīšus tur, kur kaut kas mums krustojās, lai šīs lietas, kas satiekās, var satikties ļoti harmoniski. Un līdzīgi mēs darām uz visām pusēm, ar visām krāsiņām. Mēs viņas laižam laukā, skatāmies, kur ir gatavi kādi vēl nākt, satupties uz šīs enerģijas. Un laižam viņas pasaulē, jo mēs jau arī atceramies, ka lapai nav robežu. Bet interesanti, jā, man viņa neiet pa vienam. Kad es iztēlojos šo, jo par savējiem es izdomāju, tad es domāju, kādu man vajag tehniku. Un kad vārīju brokastu auzu viesputriņu, man nāca šī te tehnika. Nu, arī dušā labi nāk dažādas lietas. Bet, kad redz viņu izdaru, tad zīmējas savādāk nekā tu varbūt esi iztēlojies, kā tur kas notiks. Un viņas iet kompānijā vairākas šīs īpašības kvalitātes, ne tikai pa vienam. Nu jā, un palaižam arī šos savus starus uz visām pusēm un atceramies, lapai nav robeža, viņa aiziet bezgalībā, arvien tālāk un tālāk, un arī no lielāka attāluma tie, kas no mums fiziski vai enerģētiski ir tālāk, viņiem ir iespēja mūs sākt pamanīt, atsaukties un iedarboties. Es te vienkārši nestāstu daudz par katru to savu īpašību, jums ir savas. Klausieties sevī. Gribas, lai jūs varētu sevi saklausīt arī. Nevis es nemitīgi stāstītu par savām tēmām. Es tikai tik daudz stāstu, lai paspēju padomāt, tā viņai ir šādi, kā ir man. Ja kādam kādi jautājumi rodas, vai gribas padalīties, kas notiek, vai pārsteidz, kas ir, jebkas, droši jautājiet. Tāpēc mēs šeit esam Zoom, tā ir tiešraides priekšrocība šādi iedarboties. Ir šie pastāvīgie zīmolīši. Lūstoši. Jāsiņas smukas, bet kvalitāte
Nu tā. Man grīziņplānā lietiņš tikko sāka pa parodzi rībināties. Arī pavērojam, kādas sajūtas ķermenī rodas un emocijas, kad izvelkam to vai citu šo te plūsmu. Ja es pieņemu, ka viņas diezgan atšķirsies, vismaz man pagaidām ļoti atšķirās katra no šīm plūsmām. Tās smukās lentītes man neviens neuzsēdās. Tobrīd arī kaut kā nebija, bet kad es izzīmēju šo, un parādīju, ka man ir arī šis, tad arī uz šīs man atradās, ka es gribu uzsēsties un pievienoties no pasaules, kas ir ārpus manis. No tā, ko es saucu par es. Ja mēs ticam advaitai vai kādām tam līdzīgām idejām, es jau ir tāda nosacīta lieta. Vienkārši viens no lielā kopīgā aspektiem. Mēs mēģinām atdalīt, sadalīt. Ja izdodas, varbūt jums nāks arī no zemapziņas atbildes, kas ir tas, kas šeit pievienojās. Bet varbūt arī nenāks, nekrītiet izmisumā, tādēļ nav uz to, ko iesaklēties. Zemapziņā tāpat ir kaut kādas jau savas atbildes, pat ja nevienmēr viņas nonāk līdz apziņai. Tāpat tas iekšēji kārtojās un veidojās. Bet ja vēl mēs pagaidām īsti nesaprotam, kas. Atceramies, ka ir arī fonus, mums nav obligāti jāatstāja baltu, mēs viņu varam arī ietonēt. Salikt man šobrīd tas zaļais ar rozā. Es jūtu, kāds spēks ir šajā savienojumā.
Vērojam, kā mums elpojas, kā mēs šeit jūtamies. Kas notiek ķermenī? Tu ķermeni tik daudz piemini tādēļ, ka viņš ir tas, kurš nemelo. Ķermenis nemelo. Ja viņam kas patīk, viņš reaģē, ja nepatīk, arī reaģē, un tas nav pārprotami. Nu, ja vien galīgi neesi pavisam kurus. Jā, interesants sajūtas, kad es arī izlaižu laukā beidzot to savu maigo iekšiņu. Parādu pasaulē, ka man ir arī tāda, ka es varu būt arī šāda. Un bīšu savas cerības apkārtējā pasaulē. Ļaušos cerēt tā, it kā nekad nebūtu vīlusies. Es domāju, kaut kā tā gudri jāmēģina cerēt, vai tās nav gaidas un ekspektācijas, un ka man pienākās cerēt uz to, ka ar mani vienmēr notiek viss vislabākais un man piemērotākais. Daira raksta, es vīrietis šobrīd nāk ārā ar sāpēm ķermenī, zobos un emocijām, trauksmes, izbliezas starus uz visām pusēm, caurvējot jau esošos starus. Opā, izrādās, ka mans iekšējais vīrietis šobrīd ļoti aktīvs un grib dominēt. Nu, zini, jā, nu tāda jau ir tā vīrieša daba, tā viņa izpaužās. Parasti. Izteiktais vīrietis, teritoriju iekarotājs, dominētājs. Jā, tā arī ir viena no tādām laba lieta, ko tu pieminēji, jo katrā no mums sev ir arī gan iekšējais šis vīrietis un sieviete, sievišķā un vīrišķā daļa, dažādi to sauc, jungiānismā tas saucas anima un animus. Šī sievišķā un vīrišķā daļa. Un iešana ārā pasaulē jau arī ir tāda interesanta lieta. Sievietes, tā maksimāli sievišķā daļa, ja mēs runājam, tāda tā arī būtība, jo saukt mēs varam dažādiem vārdiem, iņu un jāņa, animus, ir sēdēt mājās, būt iekšā, sevī vērstai, gaidīt, ārējā pasaulē, to iekarot godas vīrietis. Tā jau arī ir. Lomu sadalījums. Un, lai izietu ārējā pasaulē un pateiktu, es te esmu un es esmu šāda, ir vajadzīgs šis vīrišķīgums un uzdrošināšanās. Jā, arī mums varbūt zīmējums iemācīt parādīt. Paldies, ka padalījies. Es arī uzreiz aizdomājos par savu vīrišķo, sievišķo, cik tā man ir no kura. Veidā man ļoti fascinē tā rotaļāšanās, kā savijas dažādas īpašības.
kas tad veidojas, kad pat 2 vai 3 īpašības no manis pašas, kad viņas sakombinējas. Kā uzreiz izveidojas kaut kas jauns. Stariņš jau plauž. Vērojam, kā mums mainās mūsu iekšējais stāvoklis arī šajā laikā. Laikam šobrīd ir atrasta vieta visiem stariņiem, tūlīt saskaitīšu, cik man tie stariņi sanāca. Cik viņi ir? Jā, tagad jāizdomā, es neatceros, no kur sāk skatīt. Tā, no gaiši zilā sāku no pēdējā. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man sanāca 9 stariņi. Interesanti, cik jums? Un kaut kādos brīžos varbūt jūsu šie zariņi vēl grib sākt tā kā sazaroties, nu kā jau neironiņi dara. Viņiem ir vēl tādi, nu kā koku zari arī dara, kad viņiem ir vēl kaut kādas lietas, kas varbūt viņi vēl nav izauguši līdz tālākam, bet viņi jau tiecas kaut kur un paaugās. Četrpadsmit. Paskat, jums divām 14. Nu, bagātīgi. Dairē 4. Ka izskatās, ka ir iedziļināšanās lēnais process, izpēt un nesteidzies. Tieši tā. Mēs taču priekš sevis to darām, nevis kaut kādai, nu, tā kā atskaitēji un ātrāk. Princips ir skaidrs. Mēs varam turpināt arī tonēt. Man laikam pašai nekad nav bijis tik krāsains zīmējums, nu tādā ziņā ar tik daudz dažādu krāsu līnijām. Atgādina tādu tīni ar krāsu dažādiem kamoliņiem. Kas skrien uz visām pusēm. Tāda, bet tā ir liela bagātība. Tur patiesībā ir viss, visa varavīksta man tur ir.
Tonēt, jo mēs varam arī fonu ar maigākiem tonīšiem, vienkārši, lai neapēstu tās figūras. Mēs varam ar to pašu krāsiņu tikai maigāk tonēt, jo savādāk, ja mēs visu vienlīdz spilgti iezīmēsim, mēs varam pazaudēt. Fons var likt arī zaudēt figūru, kad tu viņu vai pārstāji redzēt. Tā arī gadās dzīvē. Lēms ir, vai tas ir tas, ko jūs gribat? Jā, nē, tad daram savādāk. Un tā jau mums arī šajā zīmējumā, protams, vēlāk parādīties gan vieta lauka līnijā, sajūtot, kuras ir tieši tās vadošās, kuras mums var palīdzēt, varbūt aiziet pie sevis īstās, sevis patiesās. Gribēs jau arī nomaldīties. Bet arī tā ir spēles daļa, nomaldīšanās. Pavērojot arī uz kura zāriem veidojas vislielākais šis tas savējo līdzīgi vibrējošo veidojums. Laikam pagaidām tas gaišzilais ir vislielākais, bet es zinu, ka man vēl ir procesā, man ir vietas, kur kaut kas vēl ir gatavs izaugt. Ja nav jau vienmēr mums jāiet tajā virzienā, kur būs visvairāk līdzīgi domājošie. Nu, kvantitāte un kvalitāte ir dažādas lietas. Varbūt vajag. Ideālā jau, protams, ir abi. Bet reizēm ir lietas, kur jāizvēlās. Varbūt ir mazāk, bet toties kādā kvalitātē un līdzībā.
Tur tāds interesants veidojas. Un bezgalības zīme ļoti interesanti. Atrodu līdz galam sev atbildes, par ko tas ir. Divi zariņi, viens pamatā sārta oranžais, viens dzeltenais. Jā, interesanti. Arī, protams, tā fona izvēle, ar kurām krāsām gribas pietuvoties pie šīm, kādu enerģiju viņas pārstāv, kā tas sakombinējas. Tur ir atkal vesels, dziļš, interesants stāsts. Jā, man šī bezgalības zīme kaut kā, es tagad pievelku uzmanību. Viņa asociējas arī ar taro, kur bezgalības zīme ir 2 kārtīm, patiesībā 3 no lielajiem arkāniem. Bezgalības zīme ir gan magam, kur ir bezgalīgas pilnveidošanās neizturībā. Bezgalības zīme ir 8. kārtī spēks, par to, kā ar maigumu un mīlestību attīstīties un veidot pasauli, nevis ar rupjo spēku, un arī kā savu vertikāli saglabāt. Un arī pasaulē būtībā šī bezgalības zīme turpinās pasaules kārtī, kad bezgalīgais stāsts. Mazajā arkānā par pārmaiņām stāsta pentakļu divnieks. Es jūtu, ka man laikam pat tuvojās pabeigšanai. Jā, tas ir apbrīnojami, kā neirografika arī maina iekšējo stāvokli mūžīgi. Ja šodien tik tāda lietaina diena un kaut kāds, vismaz man bija tāds tā kā smagnējums un kaut kā miegainums un kaut kāds tāds
pēc visiem tiem svētkiem, nu, it kā ir daudz atpūtas bijis, bet es arī daudz izdarīju, taču beidzot esmu izkrāmējusi visas savas kastes un čemodānus, ko es pārvedu, mainot dzīvokļus. Ja vairākos piegājienos es to darīju, tad bija pēdējie piegājieni tādi izteikti lielie, apjomīgie, kurus tā visu nespēju uzreiz izkrāmēt. Tad man atnāca iedvesmas, vienkārši žvīgas žvāks ar lielu aizrautību paņēmu un to izdarīju. Pēc neirografikas zīmēšanas, īsāk sakot, neskatoties uz nogurumu, kas pirms tam bija, un it kā, ai, taču neko negribas, es ceru, ka jūs arī priecājaties, ka esat tomēr šeit. Kā vismaz man ir tāds tagad atkal mundrumiņš parādījies, kā krāsas, un ka viss ir savās vietās, un ka es varu būt kāda es esmu, un ka tam visam ir atbalsts, un tā ir pareizi, un viss var darīt, un īsāk sakot, viss ir labi. Vienkārši esi. Šobrīd aizdomājos par lauka līnijām un fiksāciju. Kā gribas laikam ar zeltu iemaukt lauka līnijas. Skatīsimies, kas man tiek tūmā. Šiem aciņā zelta nav. Paskatīšos otrā kastītē. Nu, ko? Jā, vēl kādiem iet, kā jums klājas, meitenes? Jā, ķelības zaļo, ņemšu tonīti metāliņu. Ieelpojam, izelpojam un skatāmies, kur līnija ir gatava nākt. Citām jums klājas, meitenes mīļās.
Kāda gatava parādīt, padalīties vai pajautāt vai vienkārši parādīt? Ļoti priecāšos. Gribas zināt, kā ir. Zīmēm jau mēs it kā vienu, bet gan katra par sevi pirmkārt, un katrs arī to krāsās interpretē savādāk. Man vismaz vienmēr ir interesanti paskatīties, kā katrs ir atradis tos risinājumus šim te, kādi viņam ir atnākuši. Jāsaka, jau laikam būtu viņai, ja mēs te beibes esam. Beibes. Vai kā jums gribas sevi saukt? Man piepašināts vārds beibes. Jā, Man kaut kas šitāds tev man pēkšņi uzvilkās vēl tūlīt es tev viens. atradīšu, piepinošu tūlīt. Jā. Mhm. Man pēkšņi uzvilkās viens lielas aplis, kas vēl nav satonēts. Man viņu tur vajadzēja apakšā labā puses. Mhm. Nu, vajadzēja. Tad jau vajadzēja. Ja vai ne? vajag, tad jāzīmē. Tad tu vari mēģināt viņam vienkārši aprunāties ar viņu. Ka varbūt Jā. būs tik jauks un pastāstīs man, par ko tu esi un kā es ar tevi varu sadraudzēties, ja jau viņš tev ir un patīk. Bet man viņš uzvilkās ar marķieri, tāpat kā vēl te šis tas, un tad es nevaru saprast, kā tad noapaļot ar marķieri vai ar krāsiņām. Zini, kā ir vienmēr apaļo ar gaišāko, jo, ja tu apaļos ar tumšāko, tad izskatīsies baigās dzeloņu stieples. Tā ir tur, kur es Tādēļ, ja ir divas apaļoju. krāsas, tad apaļo Jā. ar gaišāko. Labi. Paldies par jautājumu. Es domāju, kādam citam arī varbūt ir šī paša dilemma, tikai nepajautāju. Šī pati dilemma. Nē, tur vajag sarkanu. Sarkana kā odziņa atnāca. Kā man patīk, man viņus vajag vēl kaut kur. Nu labi, būs beigais kiši mišraibais, bet nu ja vajag, tad vajag. Jā, tās oziņas sarkanais man ir par tādu uzdrošināšanos, drosmi, un viņas tepat vairojās. Viņas vairojās. Un kļūst par tādu svarīgu elementu, bet viņas parādījās tieši pēc lauka līnijām, nevis kā sākotnējais, bet kaut kā es to sajūtu pilnīgi kā iedrošinājumu, ka augstākie spēki saka, nu tā vāja, ej, dari, riskē, mēģini. Dērvenīšu lauks man tagad. Jo tā jau ir, lai tie otri uzzinātu, ka tu vispār meklē savējos un esi atvērta tam, lai kaut ko atrastu. To vajag pateikt, to vajag izrādīt, vajag veikt darbības.
Ir jau forši sēdēt un gaidīt, ka atnāks. Un, ziniet, daudz, kas tā arī atnāk. Man tas bija tāds pārsteigums pirms diezgan daudz gadiem. Nu, labi, ne tik daudz, kaut kādi 8 laikam pagājuši, kad es uz vienu vasaru un rudeni Liepas Muižā mākslas kurortā strādāju, darbojos, dzīvoju uz vietas. Un, kad izrādījās, ja tev ir kaut kādi iekšējie jautājumi, tev nav pat nekur jābrauc, jālasa, kaut kur jāmeklē. Tev atnāk cilvēks kāds, tā kā apmeklētājs, piemēram, atbrauc. Un tu ar viņu sāc runāties, un viņš tev stāsta tādas gudrās, viedās lietas, ka vienkārši muti vaļā. Tev atbildes vienkārši piegādāts ar kādu cilvēku. Tas bija ļoti pārsteidzoši. Tā kā to es arī esmu piedzīvojis, ka tu vari pat nekur neiet. Vienkārši vajag uzdot jautājumu, bet jautājums gan ir jāuzdod. Uzdod jautājumu un gaidi. Atnāk. Un es kurienes? Piemēram, Skursteņas lauķis izstāsta bezmaz veselu lekciju par attiecībām. Ļoti, ļoti visu nopaļot. Droši vien te būs sarežģīti. Var mēģināt, bet arī var vienkārši zīmēt un apaļot līdz tai stadijai, kad liekas, ka ir priekš manis pietiekoši nopaļots. Pat ja ne viss, bet pietiekoši daudz. Un to jau mēs varam arī saprast pēc savas iekšējās sajūtas. Ja nav nopaļots, bieži vien ķermenī ir kāds diskomforts, nu, nav labi. Tad gan jau mēs apaļojam, līdz viss sastājas savās vietiņās. Es Olga par zīmējumu dalīšanos. Kādas sajūtas tevī šobrīd? Ko jūti, kad tu skaties uz to? Vari, Olga, vai uzrakstīt, vai pateikt, kā nu tev labāk ērtāk? Tu mums vēl esi varbūt visu sazīmēji un izlaidies. Nē, Olga vēl ir. Ko tad nopirksi? Tāds ir jautājums. Olga saka, ļoti pozitīvas sajūtas, cik esmu krāsaina un skaista, super. O, Inesei pat 15. līnija, paskaties, cik tu daudzpusīga esi.
Man sevi tomēr nofiksēt, nevis meklēt kaut kur citur. Aizdomājos es. Jo uz katras arī ir kaut kas interesants, uz katra ir kaut kādas foršas lietas. Laba atziņa par to, ka vajag uzdrošināties un parādīt un būt redzamai, un ka tad arī viss kaut kas var notikt. Bet atgriežos jau es turpat iekšā. Būtībā man laikam gribas jau akcentēt vispār no paša centriņu savu. Ceru. Viņš nebūs tumšs, bet man viņš būs ar sudrabu un spīdēs līdzīgi kā lauku līnijas. Kā vilnis, tā kā dīksts, esoterisks. Kur ir vēl kam atraisīties, viss vēl nav redzams, viss ir izlaists ārā ļoti daudz, bet tas vēl nav viss. Es varu vēl sevi pārsteigt, un citus arī. Tā redzam, vēl zīmējums ir. Paldies! Kā tevi viltiņas sajūtas? Vai runāt, vai rakstīt, kā tev vērtāk? Četā zīmējums. Man tādas ļoti, ļoti apcerīgas sajūtas. Īstenībā ļoti liels iekšējs miers. Ja pirms tam man likās ļoti stresaina diena, viss tiešām tāds saspringts. Šis zīmējums atlaida. Ļoti daudz vaļā, palaida vaļā. Paldies. Paldies tev, paldies, ka dalies. Jā, man arī tāda vieglāka līksmāka sajūta. Ok. Labi, meitenes. Ja kādam ir jautājumi, šis ir īsais brīdis, lai uzdotu jautājumus. Ja kādam gribas padalīties, var padalīties. Jeļena raksta, ka man sanāca 8 zari ļoti raibi, bet jūtos labi. Jā, nu redz, tā ir varbūt arī tāda prāta kvalitāte, kad mums gribas sadalīt, pa plauktiņiem salikt, tas pie tā, tas pie šitā. Arī es šobrīd savā mājas kārtošanā to ļoti piedzīvoju. Lai es zinu, ka man vajag savu sistēmu, lai es vēlāk varētu kaut ko atrast, kur jaunā vietā ir kas ar ko sakombinēts. Man vajag tādu pārdomātu sistēmu, tad es varu arī atrast, ja saprotu loģiku, kāda tajā ir. Bet prātam to vajag, bet sirdī ir savi tie musturi, un viņai bieži vien arī hauss ir foršs un labs. Un ne viss ir jāsaliek pa plauktiņiem, var sakombinēt vistrakākajos veidos un pabrīnīties un priecāties par to. Labi, ja kāda nebija no sākuma, tad var droši rakstīt arī uz zēpastiņu, uz zrita, uzrakstīšu varbūt. Paldies, Ivetiņ. Zritēt inbox LV,
Ierakstiņu vienkārši aizsūtīšu, tad jums visiem nesūtīšu, es jau arī visus nezinu, kas tie īsti ir. Bet, ja kādam vajag ierakstu, jautājiet, varbūt arī es nopublicēšu, iespējams. Labi, tad jauku jums vakaru. Esam savējie neirografikā, tiekamies Annī droši vien rīt. Ar citiem kā sanāk, kā tev Kitī gāja šovakar? Ka tev nav skaņa, nes kāpēc? Oi, tu pazudi kosmosā, bet varbūt kaut kā atradīsies. Jā, atradīsies skaņa. Jā, paldies arī Olga. Nu, tagad, ne? Jā, ir. Aha, manas gudrās ausis, jā, ar tikpat gudro datoru dzīvo savu dzīvi. Ja diezgan klusi ir, bet ir. Jā, mans pagājušās reizes hauss ir beidzies. Ir sakārtojušās lietas. Un šodien meditācijas laikā, es nezinu, kāpēc man atnāca tikai viena atbilde, ka es esmu efeja. Es tur pēc tam tos vārdiņus rakstīju, kaut kas jau tur nāca, bet kā es koncentrējos uz savu iekšējo sajūtu, man nāk kaut kāda pilnīga neloģika. Es domāju, nu labi, tad šito neloģiku visu liksim uz papīra. Nu. Un interesanti tas, ka man vispār negribējās, jo krāsām bija nozīmes, es tā kā piefiksēju, kura ir kura, bet man vispār negribējās neko interpretēt. Es vienkārši ļāvos procesam. Un tagad man ir tāds miers. Droši vien par to, par ko jau te runāju. Tā kā tiešām ir jauka, jā. Paldies, Mīša. Paldies, paldies, ka padalījies. Paldies, Ilza, kas rakstīja, ka jauna pieredze. Jā. Dairai secinājums arī. Paldies, secinājums esmu koša. Super, apsveicu ar to. Jauki. Tad mieriņā un krāsainumā mēs varam ritināties tālāk. Pilnmēnesis meistarklase ir kad 12. laikam mājā. Tā bija kaut kāda pirmdiena. Pagaidām mēs esam vidusposmā, un no tādām viena vakara pasākumiem man šobrīd ir šāds plānotais kārtējais pilnmēnesis zīmēšana. Nīta saka, es arī jūtos ļoti silti, mierīgi, priecīgi. Jauki, jā, es arī uz tāda viegli priecīga viļņa, man pašai arī par to prieks. Es arī nezināju, kā mēs tur peldēsim, kā mums ies ar krāsām, jo, visdažādākais arī kādā tu šobrīd katrs no mums ir stāvoklī. Tas arī varbūt kādam varbūt ir svarīgi emocijas izreaģēt un diezgan vētraini, bet, prieks, ka esam arī izpeldējuši pie tā priecīguma, mierīguma un viegluma. Pat ja pa vidam ir bijis kaut kādas, varbūt kāda sarežģītāka emocija, kādu brīdi noplēks, ne? Jauki, paldies jums! Sekojiet līdzi, skatieties, es ceru, ka citi neirografikas instruktori arī piedāvās. Es tāds ātrais startētājs, precīzi nedēļu pirms pašas dzimšanas dienas jau iesildu šim pasākumam. Tā kā, jā, paldies, atā, laimīgi. Tā Inesīte. Jā. Sunshine Pilgrims saka arī, ka bija tik forši. Paldies! Prieks!